Kursors tev neraksta. Regulārs tehnoloģiju podcasts kopā ar Kursors LV. Esiet sveicināti, ko Kursors tev neraksta regulāra tehnoloģiju podkāsta 145. epizodē, ko mēs ierakstām mazliet nestandarta laikā, trešdienā, 23. jūlijā. Divatā sarunā piedalosies Kristaps un Ancis. Čau, Anci. Labdien, jā, čau. Šī vasara tev reāli neiet labumā, ne? Brīvības garšanu nesanāk izbaudīt, ja? Vienīgi pienākumi. Jā, un galvenais, ka visu laiku tiek mainīts liecības par to, kas man pienākas, ko man pienāktos darīt un kurā mirklī to jādara. Tā kā šoreiz, bet trešdien nav labs laiks, lai ierakstītu, jo tomēr mēs parasti pieturamies pie ceturtdienas vai piekdienas pat pēcpusdienām. Vai svētdienas. Jā, vienmēr sakot uz nedēļas beigām, tagad trešdienā ar šo informāciju ir diezgan viduvēji švaki. Tāpēc runāsim par dzīvi no sirds un no rajona. Protams. Jā. Tad par tehnoloģijām kaut kādām mazliet gan jau arī mēs pieķersim, bet tāpēc, ka ir kaut kādi, piemēram, gadžeti apskati, ko Ancis ir sācis testēt vai jau paspējis notestēt un aprakstīt arī. Tā kā par tiem var parunāt. Man vasarā vairāk aiziet autotestos, attiecīgi tad man ir par tiem vairāk pastāstīt. Un šogad patiesībā interesanti, tad it kā no vienas puses mēs testējam tur tos vaiprātīgi dārgos tosterus, par kuriem Ancis tur vīpsnā visu laiku. Un man pašam, teiksim, ir diezgan iedegusies sirds par tiem, nevar teikt lētajām. Mūsdienās neeksistē lētas jaunas mašīnas, bet par tādām, kas maksā līdz 20,000 jaunas mašīnītas, tipiski mazas mašīnītas, jo Ancis pats redzēja toreiz to Dacia Sandero, viņš tur vīpsnāja, protams, par to mašīnu, bet tas ir lētākais, ko Latvijā jaunu var nopirkt. Man jau liekas, ka relatīvi adekvāts pirkums, priekš jauna auto. Lūk, un uz karstām oglēm redzot, cik daudz tur skatījāties un lasījāt to gan rakstu, gan arī to video, tur reāli jau par 10,000 skatījumu un daudz komentāru un interesantā kārtā sakarīgu komentāru. Visi tie izlieja, Sandero sūds ir Twittera tēma. Un Twitterī parasti ir cilvēki, kas nerūbīja tēmu, bet kuriem patīk izteikties. Savukārt visi tie sakarīgie komentāri, kas reāli brauc ar tām mašīnām, to gan YouTube un blogā bija patīkami arī lasīt. Lūk, un tagad jau ar Sandero es braucu, man jau bija tā doma nomedīt arī vēl Škoda Fabia, kas ir lētākais, mazākais, vienkāršākais šobrīd nopērkamais no VAG grupas, no Škodas krājumiem. Man jau likās, ka tā Fabia būs tāda lādzīgāka mašīna, un tā arī izrādījās. Jā, tu piemaksā tur dažus tūkstošus, bet kā dīlera pārstāvis norādīja, bet tev tad atpirkuma summa ir tādā Škodai lielāka. Attiecīgi, ja viņš primāri mašīnas uztver kā operatīvā līzinga lietu, tad attiecīgi viņam primāri prātā, protams, arī kādu tur atpirkumu, ja, tur šitā tēma, un kad principā tev tas mēneša maksājums var būt pat diezgan līdzīgs, vai Sandero vai Fabija, tieši uz tā rēķina, ka vienkārši atpirkums būs lielāks. Man pašam nekad mūžā nav bijuši operatīvie līzingi, es nezinu, kā tas darbojas, es neatbalstu šādu lietu, esmu no vecāka aluma cilvēkiem, ja auto pērts, tad, principā, tas ir tavs, un tad tu krāmējies ar auto pārdošanu agrāk vai vēlāk, vai ved uz Rumāniju, bet Fabijas gadījumā tā bija krietni augstvērtīgāka mašīna. Ja Dacia bija tāda visa ļurīga, tāda, tu iekāp, tu jūti, ka tā nav dārga mašīna. Tad Škodas gadījumā, jā, plasmasīgs viss joprojām ir, bet displeji augstākas izšķirtspējas, tad ir pamatīgāki, visa tāda stingrāka. Kā Twitterī norādīja, ja mēs par sievietēm runājam, tvirtāka tā mašīna ir, ja? Tā kā interesanti. Bet bija kaut kādas lietas, kas arī bija līdzīgas, jo, piemēram, Dacijai tas arī tas nepilnā litra motoriņš 3 cilindru. Viņš ir tāds izlāks, tādā ziņā no sākuma viņš nebrauc un pēc tam uzgriežas, turbo uzpūš un tad viņš brauc. Šeit, tajā demo Fabijā, tas mazais kuslais, drusciņ jaudīgāks, viņš bija 115 zirgspēki, 3 cilindrinieks, viņš arī tarkšķi, arī neiet no sākuma, bet, diemžēl, šajā gadījumā viņš bija aprīkots ar 7 pakāpju to DSG kārbu. Ja mēģina braukt tā dinamiski, tur normāli iespiedi to gāzes pedāli un tā mašīna nav braucama. Viņa reāli raustās uz augšu, uz leju, tā kā slēdzoties, un nenormāli asas bremzes.
Un vienīgais, ko es secināju pēc tām pāris dienām testa, ar Fabiju ir ļoti maigam jābūt tā kā uz tām abiem pedāļiem. Un tad viņa brauc normāli. Tur lēnītēm tur maigi pātrinies, pēc tam samazinies. Un tad viņa forši slēdzas un kārba, acīm redzot, spēja tikt līdzi tam mazajam dizlējam motoriņam. Un patēriņš arī nav nemaz tik mazs. Šajā Discord serverī mums Edgars oponē visu laiku, kad ekonomiski ir mazie benzīna dzinēji, bet tā jau nav. Pa šoseju braucot uz 80 km/h kruīzā 4,7 bija kaut kāda, pilsētā līdz ko iebrauc un līdz ko tev jāsāk reāli rūkt tam motoram 6-7 un uz augšu, domāju, ziemā būs arī. Tā kā nekāda tur lēta braukšana nesnāk beigās. Žēl, kad nesnāca pie tevis aizskriet. Tu varētu arī pašūpot to Fabiju un izteikt kaut kādus komentārus. Man ģimenē ir pāris, man liekas, iepriekšējā, kaut kādus dažus gadus, es nezinu, vai tā ir iepriekšējā paudzes, man tas pilnīgi neinteresē, bet arī viens no tiem ir arī Škoda un arī ar litrīgo turbo, liekas, 0,9, es tiešām nezinu, bet ar manuālo kārbu tā mašīna diezgan spīciet, tā patīkami. Tā problēma ar tām dīleru mašīnām demo ir tāda, ka tur neviens negrib bombzīgās komplektācijās. Es ļoti būtu gribējis izbraukt ar visplikāko Daciju un arī ar mehāniku ar to Fabiju, bet nav. Visi viņas grib pārdot dārgākas un attiecīgi demo mašīnas ir labi nokomplektētas. Šitā konkrētā demo Fabija arī bija tur ap 20 vai pat virs 20. Attiecīgi es pat nevarēju noķert to, kāda būtu vislētākā tā Fabija. Bet dīleris ir teica, ka nepērk īpaši daudz tās Fabijas, jo tomēr cilvēki vairāk gravitē uz crossoveriem, un tur mums ir, kas ir tie maziņie kamiks kaut kāds, ja? Laikam, jā, jo viņš tur neašķira visus tos. Ja Fabijā nepietiek vietas, tad ir skala. Tas izskatās kā Fabija, tikai vienkārši aizmugurē bišķiņ vairāk ir vietas, kas varētu būt patiesībā diezgan tāds prātīga izvēle. Jo citādāk tā ir tāda kārtējā bezemociju mašīnīte, viņa vienkārši dara savu darbiņu no A līdz B punktam. Tu aizbrauksi nekomfortabli, neslikti, bet nekāds tāds baigais tur wow nebūs. Tas jāmeklē kaut kādās citās mašīnās. Bet es domāju, ka mēs turpināsim. Es pieteicos jau arī uz Renault Clio, kas ir tā kā Sandero, tikai drusku augstvērtīgāks, bet tur demo mašīna jau pārdot, un kad parādīsies jaunā, tad ar to izbrauks. Un kas tur vēl tur zem 20 noteikti ir kaut kādi, ir visiem zīmoliem kaut kāds nebūtu mazs piedāvājums. Nezinu, tur Opelis kaut kāds, Nissans kaut kāds varbūt ir maziņais. Ir jābūt kaut kādiem tādiem maziem drapakiem. Lai gan, ja tu redzi to mazu mašīnīti, kas mūsdienās sāk maksāt ap 20,000, latvietis praktiskais visdrīzāk paskatīsies, paņems dažus gadus vecu pabrauktu, drusku lielāka izmēra, augstvērtīgākas klases mašīnu lietotu. Jo 20,000 ir liela nauda. Droši vien pareizi darīs, jo tu paņem to jauno mašīnu, tāpēc kā tu piesauc operatīvo līzingu, tā arī jaunā mašīnā. Tev tā kā iedod to lapu ar tiem servisiem. Bet lapai apakšā vai augšā ar maziem burtiņiem būs rakstīts, ka tās servisa cenas atbilst tikai pārdošanas. Lapas izdrukāšanas dienā tās servisa cenas atbilst. Tu tur zīlē un kas tur notiksies, bet man arī jāsaka par tiem mazajiem auto ir tāds dīvains sajūtas pērkot. Es neesmu pircis, bet domājot par jaunu pret lietotu. Bet tas jau ir jebkurā šajā cenu līmenī, tas jau tāpat tās ir. Nevar saprast, ko īsti darīt. Nav viennozīmīgas atbildes nav. Droši vien patīkamāk ir iesaisties jaunā mašīnā, bet pēc tam Nav patīkamāk ilgi maksāt, jo kaut kādā brīdī to beidzas tā sajūsma par to, ka tas ir jauns auto, un 2-3 gadi atpakaļ tas vairs nav jauns, bet tu joprojām turpini maksāt par to auto, un vērtība jau krītas tikai. Tāpēc man ļoti patika arī, ja par lietotām mašīnām runājot, kā tu pats pirms vairākām epizodēm izteicies, ka vairāk vai mazāk visas mašīnas ir naudas bedra, jaunas, vecas nav svarīgi, ja? Un man liekas, ka tā tas arī jāuztver, vienkārši, var tev paveikties, var nepaveikties ar kaut kādām kļūmēm. Arī, piemēram, tas mans tosteris, es braukāju pusotru gadu bez tādām kļūmēm. Vokur bams bija viena tā laža, kur mēnesis bija servisā. It kā nebija dārga lieta, bet reāli sanāca man dārgi un laikietilpīgi. Un tagad ir tie nākamie errori, kur īsti nevar saprast, kas par bēdu. Varbūt tas ir tiešām tas ABS sensors.
Bet es paspēju aizbraukt aizvakar līdz servisam vienam. Mēs tur patrinājām, pieslēdza kompi, pagrozīja to riteni. It kā nekādas kļūdas neizmet. Ja? Un, mēs bijām jau pat laicīgi pasūtījuši to visu gultni kopā ar to sensoru, jo Hyundai ja tā dara. Bet pēdiņās par laimi nepareizo detaļu bijām pasūtījuši tur ar nepareizo caurumu skaitu un attiecīgi nevarējām nomainīt tur uz vietas, attiecīgi aizbraucam prom. Un tas ir tas stulbākais laikam, kad servisā nav kļūdas, izbraucīja 5 kvartālus tālāk, jau atkal kļūda uzlec. Kad īsti nezinu, kas par lietu ir. Tagad pasūtīs pareizo gultni, pamēģināsim nomainīt, jo no ABS sensoriem var visādi gļuki nākt. Jo tur tik daudzas sistēmas ir atkarīgas. Cruise kontroli, autoholdi un viss pārējais, kas ir man tur pilns panelis pieberis tagad ar tiem erroriem ir. Lūk, man jāsaka, manam netosterim pavasarī bija kaut kas līdzīgs. Bet, es nezinu, es neesmu iedziļinājies tavās kļūdās, tavās problēmās, bet man arī bija ik pa laikam parādījās šis te hill holda, tas pieturēšanas tā kļūda, un manuprāt, laikam bija priekšā vai aizmugurē bija bremzes nodilušas pārāk tālu, un tur kaut kādi sensori sāka kaut kādas problēmas radīt. Bet vēl bija mitrumā sagājis sviestā, tā kā liek atpakaļ gaitā tur kaut kāds sensors, un tad tas tur gļukoja, bet tas maksāja €8. Un bet bremzes arī nemaksāja €600. Lūk, jā, un man liekas, ka jo lietotāka mašīna, pabrauktāka, jo vairāk visādu figūru ir. Tas ir tik, tā ir tā dzīves realitāte. Bet mūsdienās arī jaunās mašīnas ir tik sarežģītas, ka arī tur ir tāds potenciāls ar visādiem gļukiem. Un te mēs, piemēram, nonākam līdz tam dārgajam galam, ja, kad vakar bija 1000 ar Volvo EX90. Tu bildēs redzēji to auto, ja? Glīts, neglīts, cilvēkiem domas dalās. Es nezinu, man Volvo nekad nav patikuši pirmkārt. Vai šis ir neglītākais no Volvo? Droši vien, ka nē. Bet man ir arī jāpiekrīt, ka pietrūkst kaut kādas tādas vizuālās odziņas tik dārgai mašīnai. Un, es nezinu, vai tur komentāros bija rakstīts par to, ka vajadzētu to resti priekšā vai vismaz restes izskatu priekšā vai kaut ko tādu. Nezinu, vai tas kaut ko mainītu, bet kaut kā tā mašīna izskatās pārāk, nezinu, vienmēr sakot, izskatās nolaizīts tāds kaut kas, šis mums generika, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Tāds nolaizīts, tāds nothing specials riktīgs, manuprāt, ir sanācis. Vēl tā krāsa, tā pelēcīgā, es arī domāju, ka tā nerunā par labu šai mašīnai, un kaut kas ar tiem diskiem neizskatījās Tie izskatījās tā, ka tā mašīna būtu jau 400,000 nobraukusi, tad būtu nonākusi pie kaut kāda jauna urliska paskata džentelmeņa, kas ir uzlicis par visu atlikušo naudu, kas viņam bija no mammas dabūts. Uzlicis kaut kāds maksimāli liels un maksimāli neglītus diskus par minimālu cenu. Kaut kāds tāds man iespējas radās. Jā. Bet man liekas, pa 100 štukām, ja tu paņem mašīnu, tad come on, viņa ir vismaz pēc kaut kā jāizskatās. Bet šitais te bija tāds... es nezinu, man neizraisa ne super pozitīvs, ne super negatīvs sajūtas, bet tas tikai tāpēc, ka es neesmu savu naudu tur atstājis. Jā, un saistītā ziņā ir, ka Volvo design boss Jeremy Offer resigns. Tātad no darbiņa prom tinas dizaina boss. Un nekas nemainīsies, jo dizaina tur nav. Jā. Man atkal tieši tas... neitrālais dizains, tā es to nosauktu, kādreiz patika. Ja gribas kaut kādu tādu kliedzošu, tā kā visi pa gabalu redz, ka kāds ir nopircis dārgu auto, skatāmies uz BMW iX. Tas ir tāds uzmanību piesaistošs dizains, man liekas, ārkārtīgi neglīts auto no iekšpuses un ārpusē, bet tie, kam ir, tie saka, ka baigi forši braucams. Tā BMW gadījumā tā vispār varētu arī būt. Pat ja neizskatās labi tā mašīna, viņa brauc forši. Volvo gadījumā man atkal liekas, ka tā klientūra ir bišķiņ citādāka. Līdzīgi varbūt ir arī Mercedesiem, kad tu nopirki dārgu mašīnu, bet tev nevajag zīmēties īsti vairāk. Tā. Un Latvijas gadījumā tādu to EX90 pamana, man liekas, ka pārsvarā
Ne jau tāpēc, ka neglīts vai tāpēc, ka nezinu, krāsa vai kas, bet tāpēc, ka milzīga tā mašīna ir. 5 metri, 3 tonnas, tur platumā gandrīz 2 metri ir. Tā ir milzīga mašīna, bet kas man ir pārsteidz, labi, es viņu aizripinājos no dīlera garāžā savā daudzstāvu, iebraukt, bija tā bailīgi. Bet griežas labi, pārskatāmi, tev tās statnes netraucē, pīkstuļi, kameras visas palīdz, nevis traucē, un arī nobraucot tos 1000 km, es secināju, ka pat neskatoties uz to, ka tā ir tik vaiprātīgi milzīga mašīna, ar viņu ir viegli braukt, pārskatāma, ērta, jaudas pietiek, bet nav par daudz. Arī, teiksim, par to pašu komfortu runājot, vai skaņas izolāciju, ir vislabākajā līmenī pret lielāko vairumu citu parastāku mašīnu, bet nav par daudz. Ja, piemēram, Audi e-trons, kad mēs testējām, kad bija pirmais lielais, tam bija kaut kāda uzlikta papildus opcija, skaņas izolācija, dubultie stikli un viss šitais. Un tev ir sajūta, ka tu vakumā kaut kādā te sēdi burbulī, un tā ir nepatīkama sajūta, jo tu nejūti un nesaproti, kas apkārt notiek. Kaut kādai skaņai jāienāk no apkārtējās pasaules, tieši no kā riteņi pret ceļu brauc, kas apkārt tev tur, nezinu, lai nav tā, ka ātrie kaut kādi, tu pamani viņus, kad viņi tev garām jau aizšļūts. Lūk, un tas bija, un arī, teiksim, par to pašu piekari, ja viņi ir pārāk mīksta kaut kāda, tas arī ir negatīvi. Šajā gadījumā, Volvo gadījumā bija ļoti tāda sakarīga, adekvāta un ērti un tālu var braukt. Tā kā interesanti, bet atkal redzi, protams, 85,000 un uz augšu tur dārgi, bet no otras puses 7-vietīgie elektroauto ir maz, un ar ko viņš tur īsti konkurē. Kia EV9 maksā arī virs 60-70,000. Mercedes EQS maksā vairāk nekā 100,000. Tā kā tas viss ir dārgais gals, kas nav īsti mums aktuāli. Bet bija interesanti patestēt. Internetā es redzu daudz rakstu, ir pat mājaslapa myvolvo.x90.com, kur cilvēki sūdzās par gļukiem visiem nereāli daudzajiem tajā mašīnā. Tā kā reāli viņam tur klimata kontrola nedarbojas, displejs nedarbojas, electronic stability control nedarbojas. Viņš mēģina panākt, ka viņam atmaksā naudu par to auto, ko viņš gļukaino nopircis. Viņam pat atslēga nedarbojas mašīnas. Lūk, tā kā man bija ar gļukiem tas, kad brauciena pirmajā daļā man likās, ka tā klimata kontrola nepūš pietiekami vēsu gaisu. Visi tur ieteica uzlietas vienkārši, lai tā plūsma būtu, bet tas jau neko nemaina. Viņš vienkārši trokšņaināk un skaļāk pūš, bet augstums jau nerodas. Un tad pēkšņi augstums uzradās dienas otrajā pusē. Vēl kaut kas no rīta, kad es viņu sāku to testu, garāžā skatos, kudu peļķi apakšā riktīgi ir. No sākuma likās, kondensāts kaut kāds, varbūt viņi tur lādējoties, kaut ko tur dzesējas, jo parasti ir peļķītes, taču maziņas zem mašīnām, bet tur bija milzīga peļķe. Un brauciena gaitā viņš sāka lamāties, ka viņam logu šķidruma nav. Un es biju dzirdējis, ka logu šķidrums bija uzpildīts pirms es saņēmu to mašīnu. Tā kā, iedomājies, to jauna mašīna, nobraukus tur dažus tūkstošus, un kaut kas kaut kur pašāvis garām ir ar logu šķidrumu visdrīzāk. Jā, es redzēju, ka tu tur bija uzlicis par to akumulātoru uzlādes problēmu. Tur arī rādījās tajā ekrānā, ka nav logu šķidruma. Jā. Arī tas interesanti patiesībā. Tātad Silvas Ignitis lādētājā, kur es biju lādējies pirms tam, ar vienu mašīnu bija viss kārtībā, ar Renault 5 viņš tur atlēdas, tu viņu pieslēdz vēlreiz, tā kā viņš lādējies. Ar Volvo bija tā, ka tu viņu pieslēdzi, viņš minūtes varbūt 1 minūte 43 sekundes palādējās, milzīgā jaudā, bums, kļūme. Izslēdz ārā, pievieno pistoli no jauna, viņš kaut kas tajā lādētājā tur ārā klikšķi, bet nekas vairāk nedarbojas ar vienu pistoli, ar otru, tā kā kaut ko mēs tur pārkurinājām. Tā kā arī tāds interesants kļuks. Vai tas ikdienā kādam ir vajadzīgs un nodara? Diezinu vai. Bet es uzvanīju Ignitisam, noreportēju problēmu, cerams, ka viņas ielabos. Kaut kas tur tajā stacijā nebija riktīgi līdz galam. Un tu nopirki tādu dārgu mašīnu, kas brauc forši samērā, bet gļuki. Tas man liekas arī. Un man, kas vairāk nepatika, ka šeit arī tas klasiskais tas, ka visa kontrole pa lielam ir no tā lielā displeja, no tās planšetdatora. Un tur pat, tā banālā lieta, man jau liekas, ka klimata kontrolē, podziņām tomēr vai sviriņām kaut kādām būtu jābūt. Labi, mēs varbūt tādi jauni, skaisti ar perfektu redzi, bet gan jau, ka šo mašīnu pārsvarā pirks kaut kādi svensoni, kas pensijā ir turīgi aizgājuši, un viņiem ir drebeklīgas rociņas, aciņas vairāk arī nerāda pietiekami labi, un braucot, tāpat tu neiebakstīsi tajā ekrānā. Un tur ir, nezinu, teiksim, klimata kontroles
skatā ir vairāk nekā 15 elementi, ko var nospiest. Man ar manu labo, perfekto ērgļa redzi, blogera un spēcīgo tvērienu, es pat nevarēju trāpīt, braucot kaut kur. Tā kā, ar kuru galvu viņi domā? Un es pat teiktu, ka tā ir no autoražotājiem klaja necieņa pret saviem klientiem, ka daļa svarīgo funkciju nav iznestas pogās. Protams, ka viņi ietaupa šādu naudu, ieliekot planšeti, un pēc tam nemākot tik galā ar to softu. Gan Volkswagen grupa ar to mokās, gan Volvo, kā redzam, mēs mokās. Tā kā tas ir stulbi, tas ir reāli stulbi. Vai tas, ka es 10 stundas nevarēju telefonu piedabūt strādāt. Labi, tas varbūt daļa. Kaut gan paklausies, skaties. Tur ir Android Automotive. Ķipa kā televizoros ir Androids, tur ir mašīna Androids. Kas ir forši, jo to Google Maps ir, bet ir nianses. Tātad Apple CarPlay tur ir, Android Auto tur nav. Tāpēc, ka tur ir Android Automotive. Lai gan eksistē mašīnas, kurām ir Android Automotive, bet arī Android Auto feature darbojas, ko mēs esam pieraduši izmantot citās parastās mašīnās. Labi, es domāju, paņemam telefonu, savienojamies tur ar to Bluetooth un atveram telefonā Spotify, spiežam plau. Domāju, ka skanēs mūzika. Nekas neskan. Labi, skanēja kaut kādā tādā mono režīmā, kas izklausās pēc kaut kāda handsfree skaņas. Nav riktīgi. Un tikai brauciena pusē es sapratu, kā atver to aplikāciju sarakstu. Tur ir vienā tāda ikoniņa ar nosaukumu Bluetooth atskaņotājs vai kaut kas tamlīdzīgs. Analoģiski runājot, tas ir tā kā pārslēgt to source, no radio, tur FM, AM un multimīdija. Un es kaut kā nebiju aizdomājies, ka, hei, šito lietu vajag darīt, jo man likās, tas loģiskais flows, kā tu telefonu savienoji ar Bluetooth, telefonā palaidi audio, kāpēc mašīna nevar saprast, ka te kaut kas skan telefonā. Davai atskaņosim no mašīnas. Un, tas bija. Un tad, protams, tā skaņa jau normāli bija. Un tur tā skaņu sistēma ir wow. Bet neintuitīvi. Vai tiešām esmu tik neapķērīgs? Iespējams. Man vairāk interesētu tāda lieta, piemēram, kad tev tas X90 nogļuko. Un tu viņu aizved uz... nezinu, kas mums deva to auto, aizved uz servisu. Kādu maiņas mašīnu tev iedod vietā? Gan jau, ka kāda ir pieejama viņiem. Tā tad pieejams ir kas? Es domāju, Rūsas krāsas V40? Es domāju, es nezinu, ja godīgi, bet es pieņemu, ka šajā gadījumā, bet kas iedod to servisu iedod, vai to iedod apdrošinātājs? Iedod? Ir pienākums dot mašīnu. Nē, šobrīd tev ir attiecības tikai ar servisu, tikai ar izplatītāju, es nezinu ar ko. Ne jau apdrošinātāju. Bet servisi dod maiņas auto. Tas nav tā, ka tā ir kaut kāda baigā opcija papildus, vai tik dārgām mašīnām būtu sagaidāms, ka dod kaut ko pretī. Es nezinu, ja tu pa 100 štukām esi nopircis, šitais varbūt interesanti painteresēties. Es pieņemu kaut ko mēģinu līdzvērtīgu. Ja, nezinu, pietiek mazāk izmēra, tev, nezinu, kaut kāda X30 mēģinās iesmērēt, ja viņiem ir tādas liekas, vai XC90, tad jau gan jau, ka... es nezinu, ja godīgi. Nekad nav bijis man tik šikas mašīnas, ka man kāds dotu servisu. Es atceros, ka vienreiz prasīju kaut kam un skandīju, vai kādā tur motors, un uz mani tā dīvaini paskatījās, sapratu, ok, labi, visi jautājumi vairāk nav. Griežos un eju uz autobusu Rīgas satiksmes. Es nezinu, tiešām līguma jālas gan jau ir. Bet es noķēru akmentiņu un uzsitu stiklu 51. mums brauciens 1000 un pirmo reizi ir tāda problēma. Redzēsim, kā man tas beigsies. Varbūt man nāksies iet darbā un pelnīt naudu, kā jums visiem, lai es varētu atmaksāt šo lielo sodu, bet maksājumu. Jo ir jau pašriski kaut kāda arī mums visiem, kad mēs ņemam tās testa mašīnas. Tāpēc man nepatīk tās dārgās mašīnas braukt. Es biju tik ļoti priecīgs pagājušā vasarā, kad to Maserati es atdevu, tāpēc, ka tur bija parasti ir tajos līgumos pašriski, kaut kādi 200 eiro, 400 eiro. Maserati gadījumā bija, man liekas, 10% no mašīnas vērtības. Ja man viņu nozog vai es viņu novākoju, tad tur 11,000 man vienkārši būtu jānoliek uz galda. Tas varētu nebūt jauki. Tāpēc biju super priecīgs, ka es vienkārši atdevu, viņu pieņēma, parakstījāmies, kā draugi šķīrāmies un vairāk nav zvanījis man neviens no viņiem. Veselu gadu. Labi, nav arī mašīnu vairāk, liekas, nekādu. Lūk, tā kā forši tas Volvo, bet padārgs un var būt gļukains. Kaut kādus gļukus es redzēju, kaut kādus gļukus cilvēki vairāk redz internetā. Un internetā, kā mēs zinām, cilvēki zina vairāk. Tagad tikai viņš ties jāsamontē un tā.
Nu jā, labi, tad tagad man atliek gatavoties manam Rumānijas ceļojumam. Nomazgāju salonu mašīnai. 30 daži eiro. Es jau smējos par Kristapu, ka viņa cilvēku mīlestība ir tik bezgalīga, ka viņš dodas mašīnu, kur viņš aiz laba prāta atdod kādam, vēl transportē cauri visai Eiropai. Viņš būs vēl izmazgājis. 32,50 eiro. Pēc tam viņš Bukarestē meklēs, kur to mašīnu vēlreiz uzpucēt, uzpulēt drusku, un viņam esot jau līdzi flakoniņš ar to riepu spīduma. Silikoniņu to, ko uzpuš, lai smuks spīdīgas perekupčika riepas. Nav, bet salons vismaz būs tīrs. Tik tīru salonu es nebiju redzējis tajā mašīnā nekad. Nu, kā nomet šitie sametināti sliekšņi, tad mašīna ir vienkārši puķe principā. Es ļoti ceru, ka viņa aizbrauks līdz galam, ja ne, būs piedzīvojams kontents. Kaut gan kas tur var, labi, viss kaut kas var notikt. Tie tomēr, kad 2000 km ir. Un tur ir karsti. Un ekstrēmi karstumi mašīnām nepatīk parastām tādām. Lūk, labi. Pastāsti man, zin ko? Tu dabūji uz testu tagad to Garmin Venu X1 vietpulksteni, kas ir drusku citādāks nekā Garminam pirms tam ir bijis. Tad iesākumā, ar ko tas verķis ir citādāks? Tā, es uzreiz pateikšu, ka man ar Venu sēriju, manuprāt, vispār nav bijusi darīšana, ja arī ir tāds kaut kad šausmīgi sen. Bet šis te jaunais Venu X1, kas maksā ne vairāk, ne mazāk kā nepilns 800 eiro, tas jau ir tāds stipri nopietnas rīks, kas ir droši vien jāsaka, ka tuvāk Fēniks sērijai. Bet ir savi, bet, kā jau Kristaps minēja, tur esot kaut kas unikāls. Unikāls ir tas, ka šim ir kantains AMOLED ekrāniņš. Nu, teiksim tā, izskatās pēc iWatcha, Apple Watcha. Un ir, nu, teiksim, super plāns. Tas pulkstenītis ir ļoti plāns, tu pat uz rokas nemani, jo parasti tie nopietnie sporta pulksteņi kādu 1,2 centimetrus biezi, varbūt pat biezāk, un būsim godīgi, vienmēr kaut kur atsitās, noskrāpējās un tā tālāk. Šis te Venu X1 ir ļoti plāns, saplūst ar roku, un tas ir forši, un es domāju, ka tas daudziem ļoti patiks, un arī atšķirībā no šiem apaļajiem pulksteņiem lielā izmēra arī, pat ne tikai ir kopā ārpus, tādā ziņā, ka ārpuses dimensijas ir kopā ar tavu roku, bet arī šīs te iekšpuses dimensijas, kas ir tieši pret tavu roku, ir kaut kā ļoti ērti uztaisītas, un tas pulkstenis netraucē, ne guļot, tu vari gulēt. Labi, ja tu tieši uzliksi seju virsū, vajag virsū tā pulksteņu uz rokas, tad, protams, tu jutīs. Bet tā, ja tu, nezinu, tur spilvens ir uz tās rokas virsū, vispār to pulksteni nejūt, kas ir, man liekas, kas vienkārši superīgi. Un, jā, kā jau es teicu, ka iespēju klāsts ir ļoti līdzīgs Fēniksiem vai Epiksiem, piemēram, šiem Garmin sporta, jau nopietnējiem rīkiem. Kas man ir jāsaka, ka ir bišķiņ īsāks būs akumulātora darbības laiks, bet tomēr te ir lielāks ekrāns un pat ierīce plānāka. Un es neatradu, ir šie te Garminam ir tās iespējas, ka pieliek klāt savējos tos datu skrīnus, tādus jau iepriekš sagatavotus, nezinu, tur skriešanai, peldēšanai, velosipēdiem, tāds speciāls datu lauks, un uz šī te Venu X1, teiksim tā, nebija neviens no tiem iespējams, nebija nevienu iespējams uzstādīt, ko es ikdienā izmantoju. Es ikdienā izmantoju divus. Viens ir tāds padziļināts staigāšanai, un viens ir bišķiņ padziļinātāki dati. Vairāk dati vienā ekrānā skriešanai. Neviens no šiem te nebija, nav iespējams, vismaz šobrīd nav iespējams uzstādīt. Un arī ir ļoti ierobežots šo te digitālo ciparnīcu klāsts, ko tu var izvēlēties. Un arī tās, kuras strādā, tās ir apaļiem ekrāniem, jo šie te Garmin, šis ir pirmais kantainais, iespējams, ka Garminam ir vēl kaut kas, ko var uzskatīt par kantainu, nezinu, pat neņemot vērā kaut kādus velodators, bet kas iet roku rokā ar jau esošajiem apaļajiem Fēniksiem un Epiksiem,
Es pieļauju, ka viņiem ir viena un tā pati operētāja sistēma apakšā. Tad šis ir pirmais kantēnais, un līdz ar to ir savi ierobežojumi vismaz šobrīd. Bet visā visumā es teiktu, ka es esmu viņu palietojis nepilnu nedēļu šobrīd. Es teiktu, ka tāds varbūt sauksim viņu par sākuma līmeņa Epiksu vai Fēniksu. Bet ir jāpaļaujās uz pamatā uz skārienu ekrānu, jo tie ir tikai 2 pogas, nevis klasiskās 5 Garmin pogas. Bet tiem, kas pārnāk no kaut vai tā paša Apple Watch vai kāda cita šī, kas ir drīzāk smartwatch, nevis sporta pulkstenis, es domāju, ka tur nebūs nekāda beigie satraukumi. Protams, es esmu pieredzis kā Garmin lietotājs pie visādu izceļu izmantošanas, tādā ziņā, ka tu nospied podziņu, pat tur ilgāk, tur atverās vaļā, tur timeris atverās vaļā, tur nodrēķina kartēm, ka šeit ir iespējami, bet tev jāparaugs bišķi dziļāk. Šeit ir arī uz vienas no pogām jau ir nodefinēts, ka ir sports, un uz otras pogas ir lukturītes virsū, kas ir fizisks lukturītes atšķirībā, piemēram, no Epiksa, ne Pro Epiksa, kuriem tas ir vienkārši ekrāna spīdināšana, nevis pulksteni iebūvēts lediņš. Bet vispār ir ļoti, ja neskaita to, ka neiet šie te datu ekrāni un nav vēl sataisītas digitālās ciparnīcas, ko tu vari bezmaksas vai maksas piepirkt klāt, tad es teiktu, ka šis ir ļoti, ļoti, ļoti tuvs jaunajiem Fēniksiem. Kā ar kartēm ir? Ja tev ir milzīgs kantēns displejs, tur liekas loģiski, ka varētu kartes smuki darbināt. Tur ir kartes iekšā, jā. Tās pašas kartes, kas ir Fēniksos un Epiksos un 900, kas tur viņš 65. Forerunners. Bet tas, kad ir tev kantēns displejs, nav vērtāk ar tām kartēm darboties? Visi jau izsaka tas, cik daudz vai tu izmanto tai kartei arī kaut kādu pārklāju pāri, vēl kaut kādu, piemēram, peisu vai attālumu vai ko vēl, un šiem te nav. Jaunajiem tiem, kas ir Fēniks 8 un attiecīgi šis te Venu X1, viņiem tas ekrāna pārklājas, kur tev rāda to ātrumu, tempu un, piemēram, attālumu, tas pārklājas diezgan aizsadz skatu, līdz ar to tas samazina to karti, ko tu vari redzēt. Bet atbildot uz jautājumu pēc būtības, tā karte ir lielāka. Jā, vispār tā saskārne ir iespējams, protams, jebkuram Garminam tu var to saskarnes tekstu palielināt, samazināt pēc savām vēlmēm, bet šeit tajā kantēnajā ekrānā ir, tu neko nezaudē, jo apaļajā ekrānā tev ļoti ātri sāk nogriezt teksta daļas. Kaut vai saskarnē, tur ir vairākas, es neesmu skaitījis, bet piemēram 2 vārdi, tad, ja tas nav pašā ekrāna centrā, ja tev ir viens uz augšu, viens uz apakšu, tad no tās izvēles, ko tu redzi, tad tas jau tiek pamatīgi apciepts, jo tu esi palielinājis tekstu. Šajā ziņā ir tas kantēnais ekrāns ir foršs, un es kaut kādā mērā spēju saprast Apple Watch lietotājus. Bet atkal jāsaka, ka tas kantēnums baigi izskatās pēc Apple Watcha. Jo man jau vismaz 2 cilvēki, 2 jaunieši jau ir apvaicājušies, kas tas tāds ir par dīvainu Apple Watchu. Jo gan jau, ka tāda arī doma bijusi, kad tieši alternatīva Apple Watcham, jo visi pārējie tie Garmin pulksteņi tomēr izskatās tādi nepārāk glīti un pārāk specifiski un tādi pārāk sūrījiem zēniem, sūrījām meitenēm. Šis tāds glancēts, spīdīgs, smuks, grafika beidzot ir kaut cik pieņemam izskatās. Es pieņemu, ka tāda arī tā doma tam pulkstenim ir. Un tāpēc viņš ir kantēns. Droši vien kaut kā. Bet es neesmu ar Apple Watchiem iepazinies tuvāk, kā tikai veikalā pataustījis, bet šis ir tāds, jā, idejiski droši vien līdzīgs, un es pat teiktu, ka savā ziņā, ja mēs salīdzinām droši vien kaut kādus resnuma dimensijas, tad noteikti par Apple Watch Ultra ir noteikti ērtāks. Vismaz tā izskatās pēc bildēm.
Jā. Ok, tad apskats būs gaisā tuvākajā pārskatāmā nākotnē. Izklausās, ka tev samērā patīk tas verķis. Un, Jā, es brīnos, ka man nav nekas pret šo te ne formfaktoru, ne izmēru, ne filozofiju. Tas tiešām ir, ok, cena ir augsta, bet mūsdienās, ja tu paskaties arī uz visiem jauniem Fēniksiem, tad tie ir vēl dārgāki. Bet es nepiekritīšu Kristapam par to, ka dizains tiem Fēniksiem ir pretīgs. Savā ziņā ir tāds specifisks, ne masām interesējošs, manuprāt. Viņš ir specifisks, tā kā lauksaimniecības tehnika. Noteikti kategorijā cilvēku uz tarā ir, tur lauku var apart par 15 stundām ātrāk nekā ar kaut kādu citu tehnikas vienību. Bet tas, kad smuks, to nevar pateikt par Garmin produktiem taču. To arī nevar pateikt, piemēram, par šo te Pixel Watch, kas ir pilnīgi tāda nozelēta koņķa. Tas ir vairāk, man liekas, mainstreamam. Lūk, šeit mums pilnīgi absolūti dalās pilnīgi pretējos virzienos, ka man ļoti nepatīk tās apaļās formas, pilnīgi neizteiksmīgās. Tām nav pilnīgi nekādas jēgas. Tu nevar atšķirt, māti no kleitas. Bet jā, iespējams, ka šie te Epics, Fēniks, Garmin ir atkal otrs grāvis ar to savu brutalitāti kaut kādā ziņā. Nav slikti. Tādā ziņā, kad ir vesels lērums ar cilvēkiem, kuriem tieši tādu arī gribās verķi. Viņš pats ir, tur sūrs līdz ārprātam, rogaineris vai kā jūs saucat sevi. Un vienkārši viņam prasās kaut ko tik brutālu arī uz rokas. Bet man liekas, ka tas nav tās masām derīgs verķis. Bet labi, tālāk. Tu vēl arī beidzot patestēji Remarkable Paper Pro. Tur man bija jātestē tas verķis, tāpēc, ka man bija pieredze gan ar pirmo, gan ne ar to parasto nekrāsaino piezīmju šo te e-ink ierīci. Pēc tam es viņu pārdevu visai ātri pēc testa, pēc tam es nopirku lietotu, palietoju mēnesi, pēc tam vasara pienāca un es viņu uz galda turu un viņš bija izlādējies mani gaidot. Un tad bija jātestē tas Pro modelis, kurš ir tāds pats, bet tikai ar krāsaināku displeju un aksesuāriem dārgiem. Un tas apskats ir gaisā, gan no šodienas jau kursorā droši var iet un lasīt, un īsumā tad, Ansi, tavas domas. Tev tādas noderētu ikdienā? Man, protams, atbaida drausmīgi augstā cena. To cenu apskatā es diezgan pamatīgi iztirzāju, kurā mirklī, cik tas viss aparāts maksā, bet, ja tu gribi nopirkt pašu Remarkable Paper Pro ar kādu no oriģinālajiem tiem coverīšiem, tad tie ir 700 vai 750 eiro. Tur, tā cena galīgi nav draudzīga. Tas ir tas, kas man tā pirmais uzsita, bet man ir tādas drusku nepatīkamas sajūtas mutē, bet otrais ir, es kaut kādā mērā spēju respektēt šo te filozofiju, ka tev ir tikai rīks, kas ir paredzēts tiešām pamatā pierakstiem, šo te pierakstu kārtīgai digitalizēšanai, optiskai atpazīšanai, un tu vari lasīt PDF-us, un tu vari lasīt e-puba formāta grāmatas. Ar to arī faktiski ierīces funkcijas noslēdzas. Tev nav nekādas iespējas tur audio grāmatas, lai arī šim ir diezgan liela atmiņa. Tev nav internet brauzeris, lai arī te ir Wi-Fi. Tā kā vispār nav, nevis tā kā štruntīgs, vai tā kā grūti lietojams, vai tā kā bez plašām iespējām, bet tā kā vispār nav. Un man liekas, ka tas mūsdienās var diezgan spēcīgi runāt pret. Un vēl, kas man likās, tāds varbūt pat ja tās iepriekšējais, ja tu spēji respektēt zīmolu šo identitāti vai to pamata pieeju, kas man nelikās ir, ka šīs te DRM grāmatas saturs vispār, tu to nevarēsi patērēt. Ne no Amazon veikala, nekur. Nē, tas jau ir Amazon jautājums, tas jau nav Remarkable jautājums. Ja tu nopērc Amazonas šo te lasītāju, tad tu vari lasīt Amazonas saturu, Remarkable jau nav.
Jā, bet tā ir problēma, ir ne jau Remarkable, bet Amazona problēma. Pat ne problēma, bet izvēle. Tā ir tava problēma, jo tu esi nopircis to ierīci un tu nevari izmantot šos te, labi, vienalga arī no Latvijas veikaliem tu nevari ielādēt neko. Vari. Zvaigznē nenāk? Social DRM viņiem nāk, kas praksē nozīmē, ka tā ir brīvi atverama grāmata, kurā ir iestrādāta pircēja informācija. Tāpēc, ja tu viņu nopludināsi prom, tad vienkārši redzēs, ka tas ir labi. Par šo te nianses nebiju informēts. Bet konkrēti Amazon, ja tu piesauc, tad Amazonam ir līdzvērtīgs produkts, saucās Kindle Oasis, ja? Vai Scribbles vai kaut kas tāds. Kas maksā pati ierīce drusku lētāk. Arī nav lēta tā ierīce. Un to tu pētīji, tā kā feature ziņā, vai tā baigi nepētīji? Feature ziņā tur bija minimālas atšķirības Kindlam. Es tagad no galvas baigi negribu jaukties, bet manuprāt, tur nāca klāt Word dokumentu atbalsts. Šis te Kindle grāmatu atbalsts un Kindlam ir tā, viņiem bija nevis e-pub, šis te formāts, ko tu varēji lādēt, bet... Mobi, jā. Mobi formāts, kas ir iespējams drusku plašāk izplatīts, bet to ar kalibri vai ar kaut kādiem tam līdzīgiem rīkiem to var pārcept diezgan ātri un bez problēmām. Bet man liekas, ka jā, šis tas Scribbles vai kā tas Kindle izstrādājums saucās, tas ir tuvāk melnbaltajiem Remarkabliem. Tomēr šis te Paper Pro ir krāsains. Un izgaismots. Jā, bet Kindle gadījumā ļoti daudz kas ir izgaismots. Man liekas, ka mūsdienās viņiem pat viss ir izgaismots. Arī paši lētākie modeļi, kas tagad ir iegādājumi. Bet, ja mēs runājam par to krāsainumu, tās krāsas, es speciāli ieliku apskatā vienu fotografētu šo te, nevis uzrakstīju un uztaisīju screenshotu, vai nosūtīju, pareizāk sakot, sev uz e-pastu, lai es varētu datorā uztaisīt screenshotu tam, ko es esmu sarakstījis, bet es speciāli nofotografēju šo te Kindlu, kurā es esmu krāsaini rakstījis. Un tās krāsas ir pat grūti nosaukt par neizteiksmīgām. Tās krāsas ir grūti. Ok, ir iespēja atšķirt, teiksim, zaļu no sarkana un sarkanu no dzeltena, bet dažos mirkļos atšķirt, teiksim, zaļu no zilas krāsas, var neizdoties. Un, teiksim, violeta no tumšas zilas vai, tā krāsainība ir gimiks, vai es nezinu, kā to var nosaukt. Plus vēl saskarne visi ir melnbalta. Tas man likās dīvaini, ka viņi nav arī spējuši vai gribējuši to kaut kādā veidā izcelt. Bet tas, protams, viņiem ir kaut kādā ziņā labojams, ja viņi grib, viņi var kaut kādu soft update palaist. Un man likās dīvaini tas, ka, teiksim, visa saskarne, nezinu, tur sākumā pinkots saskarne, tur palielināšana, pasamazināšana, lapu pāršķiršana. To visu tu vari darīt ar pirkstiem. Bet, piemēram, rakstīt tu vari tikai ekskluzīvi ar irbuli. Vai, piemēram, ja tu gribi PDF-am, ir iespēja, teiksim, lasīt PDF un izdarīt tur kaut kādas atzīmes, iekrāsot, izcelt un tā tālāk, bet to tu nevari ar pirkstu darīt, tam tev visu laiku vajag irbuli. Kurš šādu? Tas nav saistīts ar to, ka, lai tu ērti vari turēt rokā, nebaidoties ar pirkstu pieskarties ekrāna malām, bet ka reāli rakstīšana ir ar irbuli tikai. Tas nav ar to saistīts? Kaut kādā mērā. Iespējams, bet es gribētu, nezinu, tu atgulies, nezinu, uz Vilnī un tu gribi fiksi tur atsūtīt to PDF, tur pārskatīt, veikt kaut kādas piezīmes, aizsūtīt atpakaļ. Ok, forši, bet tad tev ir uzreiz jāmeklē rokā tas irbulis. Kurš visdrīzāk tev vāciņā ir, jo pirkt viņu bez vāciņā ir stulba doma, manuprāt. Jā, vāciņš būs, jā. Maksā vēl 200 eiro. Vāciņi ir padārgi, jā. Bet, jā, man vienmēr sakot, man šī filozofija, ka es nevaru arī nekādā citā veidā, kaut vai aktivizējot, rakstīt ar pirkstu vai atzīmēt ar pirkstu, man likās nederīga.
Tas man jo ok, labi rakstīt, var būt, bet kaut vai ar dzeltenu iezīmēt uz PDF-a, man tas liktos pašsaprotam ar pirkstu. Un tā es arī vairākas reizes uzrāvos, jo es gribēju to izpildīt, lai to kaut kādā veidā parādītu, ka var uz pa PDF veidot šīs te piezīmes. Un nē, to nevar izdarīt. Un man tas bez visa cita, ko es uzskaitīju, man tas likās tāds diezgan dīvains ierobežojums nevajadzīgs, jo vispār jau tu vari ar pirkstiem darīt. Nu jā, patestēja arī, teiksim, to sinhronizāciju ar kompju, to lietotni. Jā, vienkārši, kompija viņš datorā ir tas pats, kas vietālrunī. Starp citu, sinhronizējas ļoti ātri. Sinhronizējas tiešām, tur sekundžu laikā. Kas izmantoja to sinhronizāciju? Bieži vien man vajag visādus NDA PDF-us parakstīt, un viņiem pietiek ar vienkārši bez mazvai tur izdrukāju, parakstīju un ar telefonu nobildēju. Es tagad daru tā, ka es iemetu Remarkable lietotnē, viņš man uzreiz aizsinhronizējas uz to ierīci, un tad ar Urbuli smuki es varu parakstīt, aizpildīt ar roku kaut kādas lietas, un viņš bams ir atpakaļ kompiju un sūtu prom to parakstīto dokumentu. Šitādam flowam ļoti ērti. Jā, jo sinhronizācija tiešām šurpa turp, bet tas, kas tev lietotnē un telefona lietotnē un datorā, tu vienkārši iegūsti rīderi ekstra, tu vari tu dokumentu ieraudzīt, tie dokumenti ir sakārtoti pēc kārtas, pēc piederības, tādā ziņā, ka PDF ir vienā vietā atdalāmi, šie te e-pubi ir otrā vietā atdalāmi, pieraksti vēl trešajā, bet tā izskatās tāpat tās, nezinu, kā atvērtu Google Docs vaļā un sākumu lapis. Tu varētu apskatīt ar to atšķirību, ka tu nevari Remarkable šādus te doc failus sasūtīt, nerediģēt neko. Es teiktu godīgi, ka man tās datoru lietotne ir vēl viena ekstra, bet vietālruni lietotne es nesapratu, kādēļ ir nepieciešama. Tā varēja pilnīgi mierīgi nebūt. Nē, doma ir, laikam, ir tāda, ka tev ir kaut kur esi veicis pierakstus kaut kādus, bet tu esi kaut kur, nezinu, tur kustībā kaut kādā, bet tev vajag ātri apskatīties, kas tur bija ar tiem pierakstiem, un tev, piemēram, nezinu, soma ir mašīnai aizmugurē vai bagāžniekā, ar pierakstu kladi vai kaut ko tam līdzīgu, tā tu telefonu ātri uzrāju, bams, tev ir tie pieraksti atsappriekšā. Es domāju, ka tāda ir tā doma. Jo tajā lietotnē no telefona tu jau nevari neko uzrakstīt tajām piezīmēm. Tu tikai vari palasīt. Tas ir tā kā, ka tu vari dabūt telefonā savus pierakstus. Tikai ļoti ierobežota tā pieredze, bet kopumā rezumējot par šitiem vispār Remarkable zīmola produktiem kā tādiem, viņi vienmēr ir tādi bijuši, man liekas, ka viņi smuki ietur savu līniju. Tas ir tā kā šo te e-ink lasītāju Rolls-Royce klase. Viņi negrib būt lēti, viņi nekad nebūs lēti. Ja tev aksesuārs, nezinu, tā tastatūra maksā tur 150, vai vāciņš vienkārši. Tastatūra maksā 250. Vēl labāk. Vāciņš visparastākais maksā sākot no 80 eiro, tāds auduma, kas viņiem tur bija, un ādinieki maksā arī tur virs 100. 150 ādinieki bija. Tādā ziņā, ka viņiem neinteresē šitais lētā klientūra, attiecīgi tie, lai dodas uz AliExpress, un tur noteikti ir šāda tipa ierīces ir pilns un maksā, nezinu, sākot no 50 eiro. Es tā ļoti pieņemu. Un viņi arī apzināti ierobežo tas, ko tu minēji, ka tur nav nekāds pārlūks, un viņi grib to ierīci, lai reāli tikai piezīmēm. Un tā rakstīšanas pieredze, smuki viņš rakstās, kā uz papīra, tas ir atstrādāts viņiem labi. Skaidrs, ka tādam Kindle, tam skriblam vai kā to sauc, ir līdzīgi gan jau, ka cik esmu YouTube skatījos salīdzinājumus, tā rakstīšanas pieredze, tur jau nav nekāda baigā maģija. Tie displeji apakšā, gan jau, ka visiem ir viens un tas pats piegādātājs vairāk vai mazāk, un tad katrs kā uzbūvēt to zīmola stāstu. Šeit visdrīzāk tas darbojas tā, ka tu esi hipsteris kaut kāds, tev ir, nezinu, kaut kāda kabina mājiņa, konteinera tipa laukos ar skatu uz aizaugušu dīķi. Tu dzer savu matē tēju no rīta, pēc jogas sesijas, protams, 5, ko tu esi sācis, un tu gribi veikt kaut kādas dienas piezīmes. Ja? Un tad Remarkable ļoti labi tur iedarās iekšā. Es tā pārspīlēju, protams, bet doma sapratāt. Jā, un man labi, es te daudz izteicos visādas negatīvas lietas, bet man ir jāsaka, ka šis te latviešu valodā
šī te rokraksta atpazīšana ir ļoti augstā līmenī, pārsteidzoši augstā līmenī. Tas jau iepriekš arī bija, starp citu tā. Jā, es izlasīju Kristapa apskatu, viņš arī bija izteicies pozitīvi, bet es tam godīgi sakot neticēju, bet tiešām arī es paskatījos, ka to Kristapa rokrakstu, un es paskatījos tā kā savējo, un mums ir diezgan dažādi tie rakstu stili. Viņš raksta tādu riktīgu rokrakstu izvilktu, es rakstu tā kā ar drukātiem burtiem gandrīz vairāk. Un man jāsaka, ļoti smuki atpazīst abus divus. Tu nemāki bez drukātajiem rakstīt vairāk? Es nezinu, es tā kaut kā, es nezinu, kurā milkā es tā iesāku. Jā. Man liekas, pēc 9. klases atļauju rakstīt, kā tu gribi, un tu vienkārši raksta, kā ir ērtāk. Jā, un tas bija tāds foršs moments, un man jāsaka, ka vai nu šeit, bet tas Remarkable Paper Pro nav tik jauna ierīce, lai tur kaut ko vēl pieslīpētu, bet ir jāsaka, ka vienkārši šie te abonēši, jo iepriekšējiem, ko Kristaps bija apskatījis, šim te Remarkable 2 gadījumā konkrēti tā abonēšana bija divi dažādi tie plāni. Un šajā te Paper Pro gadījumā tika piedāvāts tikai viens plāns, kas bija uz puslētāks nekā lētākais Remarkable 2 plāns. Un tur ir viss iekļauts iekšā. Un pat 3 eiro mēnesī, tas man liekas, tas vairs nav galīgi nekas traks, jo iepriekš bija kaut kāds 6-7 un uz augšu tie Remarkable plāni. Es gan nezinu, vai tas attiecas tieši uz Paper Pro, vai tas attiecas jau uz visiem Remarkable izstrādājumiem, bet par 3 eiro, jo viņi nodrošina šo te sinhronizāciju diezgan fikso un rokraksta atpazīšanu, un tu vari vēl datorā, ekrānā parādīt to, ko tu raksti tajā uz Paper Pro. Tie 3, man liekas, tas ir fair enough. Tas ir fair enough, un tu vēl dabū bez ierobežojumu datu uzkrāšanas iespēju. Jā, un tu laikam vari maksāt pa gadu uz priekšu, un tad tu maksā tikai pa 10 mēnešiem. Jā. Kāda tur tā nianses ir. Bet tad vēlreiz ir saprast, tā ir ļoti specifiska ierīce. Jā, super specifiski. Kas ir piemērota reāli tikai pāris konkrētiem pielietojumiem. Tu nevari, tā kā iPadā kaut kādā, tur, palasi ziņas kaut kādas, pēc tam, tur paspēlē Candy Crushu, un tad kaut ko pierakstīja, tad kaut ko palasīja. Šeit tu tikai vari lasīt kaut ko iepriekš atmestu uz to ierīci, un pat ne grāmatas visdrīzāk. Es to neiedomājos kā tādu klasisku grāmatu lasītāju, lai gan var. Bet drīzāk kaut kādus tur dokumentus, tur kaut kādus tur piezīmes paveikt, pa virsu. Pats kaut kādas piezīmes, tu klausies kaut kādas, lekciju, piemēram, vai pasākumu un veids piezīmes, lai pēc tam ērti kompī varētu apskatīties. Tad jā. Un atkal šis ir dārgais, tas Rolls-Royce gals, kā es pieminēju, un noteikti alternatīvas ierīces ar vairāk featurām, kas nav ierobežotas, bet varbūt netik nostrādātas, protams, ka ir pieejamas. Lūk. Tā kā, galvenais, ka tās izvēles iespējas. Tu vari pirkt Volvo pa 100,000, tu vari nopirkt lietotu Volvo pa 2 ar izgrieztu DPF, PDF, DPF, EGR. Lūk. Bet interesanti ierīce, piekritīs taču. Jā, ir interesanta, un ja tu tiešām veic ar roku pierakstus šobrīd analogi, tad tu tieši to pašu vari darīt arī Remarkable Paper Pro, un tā rakstīšanas pieredze, tev nesabojājas rokraksts, tu raksti tāpatās, kā tu būtu rakstījis uz papīra. Tur viss tās pretestības un tā slīdamība un viss tas ir tiešām ļoti salīdzināms ar papīru, jo, piemēram, tu mēģini ar kaut kādā iPad ekrānā rakstīt, tad tas slidenais ekrāns, tas galīgi nerunā par labu tavām spējām parakstīt. Tad ir, protams, opcijas tur salīmēt virsū kaut kādus speciālos tos aizsargu, tās plēvītes, kas padara to rakstīšanu tā kā ar lielāku pretestību. Bet, to visam mēs esam mēģinājuši, jā. Man liekas, šis te Remarkable, tas, ko viņi ir uztaisījuši to pārklāju ekrāna, to pretestības kārtu, matēto, tas ir vienkārši super. Jep.
Labi, tad vēl es gribēju pajautāt tev, vai tu lasīji to ziņu, ka Proton ir palaiduši Lumo, Privacy Centric AI Assistant. Es ne tikai, tas raksts ir uztaps, šobrīd tas vēl nav izspērts ārā, Ir tāda lieta, ka Protons, tas, kas ir Proton mails un Proton kalendārs, tie, kas ir jau viņi domā par privātumu, tagad ir izziņojuši, un es pat sapratu, ka ir palaiduši šo te kaķīšu asistentu, viņiem tur tāda kaķīša bildīta, tāds violets ķēmrauss ir, kas ir, tāds pats ChatGPT tipa. Man nepatīk, ka šie digitālie asistenti, jau mēs viņus saucam par ChatGPT, bet, kā ir tā ir, vienmēr sakot, ir šāds te mākslīgā intelekta asistents, kas ir vērsts tā kā uz privātumu un visi dati, tā kā tiek saglabāti, es tiešām nezinu, gan jau kāds to pārbaudīs, bet, visticamāk tiek saglabāti tavā datorā, nekur netiek sūtīti tālāk. Protams, tev ir iespēja aktivizēt šo te plašāko iespēju klāstu, lai dati arī tiek sūtīti apstrādei, bet pēc noklusējuma tas ir izslēgts, un cik var noprast, tur bija, nav tā, ka tu vari netīšām ieslēgt šo te neprivātuma režīmu, un tur ir uzskaitīti arī visi tie valodu modeļi, uz kuriem ir balstīts šis te kaķīšu asistents. Viņi ir ļoti smuki uztaisījuši to bildīt. Man liekas, daudz tas vilinās tieši tā iemesla dēļ, ka kaķīts tur ir. Ir uzskaitīti arī visi šie valodu modeļi, kas ir pamatā. Un, es neteiktu, ka es esmu super lielā sajūsmā par to, ka ir kārtējais digitālais asistents, bet iespējams kādam varētu noderēt tiešām rīks, kas nepadod tavus datus tālāk, un tur tiek solīts, ka šie dati netiks pārdoti, un šie dati netiks izmantoti pašu Protona vajadzībām. Viņi tur neko tālāk neapmācīs. Tā kā man liekas, ka pietiekami respektabla šī izstrādātāja nāk tāda iespēja. Šveicieši viņi ir, ja es nemaldos, un man liekas, ka ja tev tiešām ir kaut kādi dati, ko tu negribētu iebarot iekšā ChatGPT vai citiem lielajiem šiem te rīkiem, kas ir Microsofts, Google, OpenAI un tā tālāk, kur ir pilnīgi skaidrs, ka tev dati tiek izmantoti, lai tālāk visu apmācītu un pārdotos tālāk, tad šis varētu būt tāds variants, bet tāpat tās varbūt paroles darbinieku personas kodus un noslēpumā turētu līguma nosacījums varbūt tomēr nevajag vēl ar vienu tur kopēt iekšā. Bet kaut kādā ziņā, man liekas, tas ir tāds interesants rīks, ar ko paspēlēties, ja tev galīgi bail no citiem šiem te līdzīgiem asistentiem. Kas viņiem pamatā ir par botu, bet LLM modeli? Tur bija uzskaitīts. Tur ir vairāki. Man liekas, tur bija 4-5, ko viņi tur izmanto. Tas ir redzams, būs redzams rakstā, kursorā. Ja es viņiem prasu tagad tam pašam botam, ko tur apakšā izmanto, un viņš negrib teikt, vai I can't specify the exact model, tātad tur tālāk patencinot viņu ir... Nē, viņš nesaka reāli. Bet savukārt Perplexity AI saka, ka pamatā tur ir kaut kāds Mistral Nemo un Nvidia OpenHands 3.2B, gan jau, ka tas ir tas parametru skaits 3.2 miljardi. Lūk, bet atkal, man liekas, ka Protona tēma vispār ir pati par sevi interesanta. Es jau nezinu, kuro gadu gribu pamēģināt pārnesties no Google uz Protonu. Bet esmu secinājis, ka patiesībā Protonā ir daudz jau lietu. Tur ir viņu, teiksim, tā kā Google Drives ir viņu pašu, ir viņu kaut kāds tur Office daļa programmatūras, tur ir VPNs, tur ir pat kripto maciņš, tur ir pat paroļu menedžeris, e-pasts, protams, bet tas viss maksā naudu. Tu nevari salasīt pa velti kaut cik lietojumu konfigurāciju, un beigās tas nav tur 5 eiro mēnesī. Tur salasās 11, man liekas, ja tu gribi no visa pa bišķiņai.
salasīt. Tas ir viens, un otra lieta ir tas, ka, piemēram, man viss ir apbūvēts ap Google kalendāru. Un nav iespējams normāli visu pārnest vai pārsinhronizēt. Tur ir kaut kāda diezgan liela specifika. Un otra lieta ir tas, ka tas viņu šifrētais e-pasts nav nemaz tik viegli pieslēdzams, piemēram, pie kaut kāda tur Thunderbird, telefonā. Vai, tad, respektīvi, tev ir jāizmanto tie viņu klienti, tās programmas priekš tā e-pasta. Ja tu esi visam tam gatavs, un nav tā, ka tās visas programmas viņiem ir baigi glauni nostrādātas vēl. Tāpēc, tā kā gribās man prom no Googles, bet es redzu, ka Protona pusē, nav vēl līdz galam viss pasakaini skaisti, un tas nav lēti. Jā, un tev ir jāveido jauns e-pasts. Tur jau tā lieta. Un tāpēc es noteikti pāriešu agrāk vai vēlāk, bet it īpaši, ja viņi turpinās pievienot dažādas noderīgas lietas un joprojām tā kā būs tādi, kas baigi neraujas datus izmantot un atdot citiem, bet tas nav tik triviāls, laikam, ja tev viss ir tiešām uzbūvēts ap uz tās Googles e-pasti, kalendāri, drive un tagad jau Gemini un Androidi un viss šitais. Baigi tās ekosistēmas ir tādi purvi, no kur tu iestīdz un netiec laukā. Bet noteikti pamēģiniet. Tas ir, kāda viņam tur tā saita bija? Proton. Proton.me, un tur var atrast to chatbotu. lumo.proton.me. Un tur var mazliet kaut ko pačetot ar viņu. Tagad visiem ir šitie chatboti. Tagad arī šitiem. Vēl, ja mēs runājam par mākslīgu intelektu, kā tev patika tā DuckDuckGo feature? DuckDuckGo, respektīvi, ir tas Google meklētāja alternatīva, ko arī hipsteri izmanto, kam nepatīk Google, kas mēģina aizvākties no Googles. Un daudziem nepatīk tas, kad arvien vairāk meklēšanas rezultātos parādās visādi ar mākslīgu intelektu ģenerētie tur dzīvnieki, kaut kādi neesoši un vispār neesošas lietas. Un tagad, ja DuckDuckGo kaut kā viņi mēģina atfiltrēt, un to var ar vienu ķeksi rādīt vai noslēpt visus šos te image meklēšanas sadaļā ar mākslīgo intelektu ģenerētos attēlus. Tev liekas, tā ir noderīga feature, vai tas ir tāds gimiks drīzāk, lai atgādinātu, ka mēs vēl esam dzīvi? Tā ir vienkārši atšķirība no Google, jo Google vai nevēlās, vai nevar, vai negrib kaut kādā mērā šos te feikos attēlus noņemt no meklēšanas rezultātiem. Man jāsaka, es DuckDuckGo lietoju jau, gadiem, 3, 4, varbūt pat vairāk gadus es lietoju. Es gan neatceros, kāpēc es aizgāju no Google, prom, tur kaut kas man nepatika, bet tas bija arī saistīts tieši ar attēliem. DuckDuckGo bija laikam man piemērotāks kaut kādā mērā, bet es arī šeit tieši runāju par attēliem, bet es sīkāk neatminos, kāpēc es pārgājos par to, laikam vairs neesmu ilgi domājis. Bet, ja es varu tur ar to DuckDuckGo un mākslīgā intelekta radīto attēlu atfiltrēšana, protams, ir problēma tā, ka tātad šī atfiltrēšana norit ar citu veidotiem filtriem. Tur bija arī kaut kāda adbloka filtri iekšā klāt, un šie te filtri tiek veidoti pamatā manuāli. Līdz ar to tur nevienmēr ne viss tiks izķerts, bet DuckDuckGo teica, ka viņi paši ir ķēršies pie darba un veidojot kaut kādus algoritmus, kas spēs vēl labāk izķert tos mākslīgā intelekta ģenerētos attēlus. Līdz ar to man liekas, ka tas ir tāds foršs iespēja atšķirties no tā, ko Google tam vienkārši met sejā visu, kas viņiem šķiet, ka varētu atbilst tam vaicājumam. Es nezinu, cik tas var būt noderīgi vai unikāli, bet iespējams kāds spējas atrast pielietojumu. Jā, tas rīks ir augšā vienkārši tur, kur var atfiltrēt pēc laika, pēc attēla izmēra, tur visādām tādām lietām. Turpat augšā ir puļķis, pagriez pa kreisi, pagriez pa labi. Rāda vai nerāda. Man gan vairāk tas izskatās pēc tāda atgādinājuma, kur mēs vēl esam dzīvi, jo man liekas, ka tajā pašā Google meklētājā, ko es izmantoju joprojām piereduma pēc,
nemaz tik bieži man nereagojas to, ko man nevajag. Man ir sajūta, ka citi meklētāji paši atfiltrē kaut lielākās glupības un tā kā īpaši netaisa nekādu baigo notikumu un ziņu no tā. Manuprāt. Tad ir jāmēģina, jātestē, jālieto ikdienā, lai arī vairāki citi tie meklētāji, lai varētu to pateikt. Jo tas, kad mākslīgā intelekta ģenerētas atbildes ir dažādas piedzīvojumus, tas bija tas stāsts par to, kā izdarīt, lai no picas desa un siers labāk turētos. Ja? Kad kādā no šiem snipetiem, man liekas, Googlē bija tieši, un tu pieejot slīmi klāt, drit vai micīt. Tik tieši arī tās atbildes ir, un tie snipeti tur joprojām ir tie meklēšanas rezultātos. Tā kā uztveram ar pamatīgu devu skepses šitādas te lietas. Ok, labi, kas... Tu esi atzīmējis ar īpašu vēl arī boldu, ka Ubisoft aizstāv pirkumus lietotnēs, saka, ka tas ir jautri. Kas ir tas un ko viņi ar to grib? Tas faktiski jau tas arī ir viss. Ka Ubisoftam te bija, viņi tur bija izziņojuši savus darbības rezultātus un plānus tālākos, un viens no viņa punktiem, par ko viņi tur pļāpāja savos šajos te finanšu rezultātu izziņošanas pasākumu laikā, bija tas, ka viņi aizstāvēja pirkums lietotnēs, pirkums spēlēs konkrētā gadījumā, visādas veidu, kā monetizēt šīs te spēlītes un tā tālāk. Un viens no viedokļiem, kas izskanēja, ka tas tā kā esot tik jautri un visiem tik ļoti patīkot. Un man gan šķiet, ka tas ir tieši pretēji, ka nevienam nepatīk un tas nav jautri. Protams, ja tu esi kaut kāds tur labākais streamers, tad tu nevar skraidīt, tur nāc biksīties, tāpat kā miljonus citu spēlētāji. Tev tur jābūt gaļa sekstei un lāču ķepām un tur rozā krāsotiem nagiem un es nezinu, kam vēl tur pleznām kājās un tādā garā, bet jā, man liekas, ka šādi te paziņojumi, kas ir pilnīgi pretstatā ar veselo saprātu, par tiem var tikai pasmieties, bet Ubisoftam un visiem lielajiem arī elektronika ārtiem un pilnīgi, tu sauc, kam gribi, vienmēr ir bijuši visādi interesanti skatījumi uz šāda tipa un daudzām citām lietām. Tā kā neņemam, neklausamies visu, ko viņi tur saka. Tāpat tās būs pirkuma lietotnēs, bet, ja tas viss ir tikai tur vizuāls noformējums, tas ir forši, bet tikko ir pay to win, tad metam lielu līkumu tam visam. Redzu, man liekas, ka tur tā vecā patiesība, ka katrs runā to, ko viņš tirgo. Tas ir tā kā, Ubisoft, protams, ka teiks, ka visiem patīk mikrotransakcijas, tāpēc, ka tas ir viņu pamatbiznes visdrīzāk, pat jau vairs ne spēļu taisīšana. Tas tāpat kā tikko bija ziņa, ka OpenAI, tātad šitais ChatGPT vadītājs Sams Altmans, ļoti nopietnā balsī, tātad Federal Reserve kaut kādā pasākumā teicis, ka that entire job categories will disappear due to AI. Protams, tas ir viņa pienākums svēts stāstīt, cik ļoti pasaulē mainīsies, pateicoties viņa fantastiskajam darbam, produktiem, ko viņi būvē, un cik ļoti jādzīvo viņiem draudzīgi savā starpā, jo visu mainīs tas, ko viņi būvē. Dodiet man lūdzu vēl 57,000 miljardu ASV dolāru, datu centrus, visas Nvidia kartes, un tad iestāsies skaistā nākotne. Tā kā katrs tirgo savu sūdu, tā ļoti vienkārši. Skaistā nākotne ir iestājusies. Es ar vienu acis šonedēļ redzēju, ka bija ziņa, ka ir diezgan izsmiets kaut kāds tiešsaistes apmācību servis, kas piedāvāja apmācības tiem, kuri ir zaudējuši darbu mākslīgā intelekta dēļ. Ironiskā kārtā saturs mācībām bija veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tā kā aplis ir noslēdzies vai kaut kā tā. Bet tā mēs te dzīvojam. Bet es nezinu, vai mēs te var, protams, pasmieties, var paironizēt par Ubisoftu vai par mākslīgā intelekta padomiem tiem, kuri zaudējuši darbu mākslīgā intelekta dēļ, bet es nezinu, vai tas ir super šobrīd izplatīt.
super izplatīti ir tas, ka norit paziņojumi, man tiešām apnicis lasīt, ka norit paziņojumi, ka kaut kas atkal tiek atlaists un samazināts, un man liekas, ka ļoti daudz vienkārši jājus šitā te zirdziņa, lai paceltu savus akciju cenas kaut kādā mirklī. Tu kaut ko atlaidi, tu kaut kādu iesniedz savu mākslīgā intelekta kārtējo pigoru, tev akcijas palecās, tu tur pārdod sev piedarošās akcijas, un pēc tam pilnīgi ir vienalga, kas tālāk notiek. Ļoti, ļoti tā arī varētu būt, jā. Kaut kas vēl tāds, kas bija... Tas bija vēl tas stāsts, kad Amerikā tur ir vairāk jau nekā 6% datoru īpašnieku lieto Linuxu. Tas bija tāds interesants pētījums. Jālasa, kas tur bija domāts. Respektīvi, dati balstās uz ASV valsts iestāžu mājaslapu apmeklētājiem. Kaut kāds ir skaitīšanas kantoris, kas ir izanalizējuši šo informāciju. Un tur ir norādīts, ka no tiem galdatoriem, ja parastiem datoriem, vai laptopiem, 6% ir tieši Linux. Interesanti, kā viņi Chromebookus pieskaita. Tas viņiem kā Linux identificējas vai atsevišķi tas bija kaut kā iznest, jo tas viss ir Linux taču galu galā. Un tad jautājums tev, kā tev liekas, tas ir big deal vai nav big deal? 6% Amerikā. Man liekas, tas ir neticami. Vai gadījumā nevarētu būt tā, ka, piemēram, iet ar Androidu un pārslēdzas skatīt datora skatā. Un tad viņi pēkšņi uzskaita, ka tas varētu būt Linux, kas ir no datora. Bet, pagaidi, Androids viņiem ir atsevišķi. Androids viņiem bija tātad... Jā, bet tā, kad tu uzliec to datoru skatu, to ķeksi pavelc. Kad skatās nevis mobīlo versiju, bet skatās pilno versiju. Es nezinu. Tu jau vari pēc tiem user agentiem atlasīt, kas tā par platformu ir, bet vienīgais mēs jau nezinām, kā ir interpretējuši šos datus. Linux bet Android ir atsevišķā kategorijā. Viņiem 16,3%. Es nezinu, izklausās baigi daudz. Aizdomīgi daudz izklausās. Un tie pat nav kaut kādas nūģu kategorijas visdrīzāk, ko viņi tur tajās mājaslapās valsts iestāžu. Tie ir iedzīvotāji parastie visdrīzāk, kas kaut kādus tur nodokļus grib iesniegt, izlasīt. Kāda pieņemšana ir tur vietējās pašvaldības, bet kas tur Amerikā? Kaut kādas pašvaldības gan jau ir federālās zemes. Es nezinu, es par šo te... Es domāju, ka 6% ir baigi daudz, nereāli. Es domāju, ka 6% ir nenormāli daudz. Un Linux principā ir uzvarējis, un visi lietojot Linuxus. Es pat nespēju iedomāties, kā var 6% iegūt. Jo, piemēram, es nezinu, es skatījos YouTube mūsu draugs Jay's 2 cents. Viņš gameot mēģināja, ja? Viņš bija uzlicis... Ja es nemaldos, pirmo reizi, viņš izteica, es tā precīzi neatceros, bet viņš izteicās, ka visticamāk tas bija, ka viņš pirmo reizi ir uzlicis kaut kādu Linux un pamēģinājis, ka tagad Steams tur tās spēles piedāvā arī ērtāku Linux platformām. Un ka viņš bet tātad message ir par to, ka pat viņš kā čalis, kas visu laiku būvē dators, ir pirmo reizi uzlicis Linuxu. Un man liekas, ka Amerikā, lai piedod amerikāņi, bet viņi lieto savus Apple produktus un vai to, ar ko tas dzelzs ir kopā atnācis. Bet kā ir spējuši sasniegt 6%, grūti pateikt. Nē, kaut kādi datorražotāji noteikti bija Dells, kas piedāvāja jau ar gataviem Linuxiem kaut kādas tur atsevišķus modeļus. Es pieņemu, ka tas ir tas, kas līdz masām. Neba jau maisaimniece tur kaut kāda, es nezinu, Alma instalēs Ubuntu tagad uz sava kompja. Viņš nezinu, no kura gala kompjam ķerties klāt. Viņa vienu pogu iemācījusies, kā ieslēgt viņu visdrīzāk. Mēs tagad, protams, ļoti stereotipizējam amerikāņu sievietes Almas, bet neinstalē paši viņu Linuxus. Nopērk kaut kur gatavu. Bet tas ir daudz. Bet no otras puses, atkal redzot, kādi mūsdienās ir tie visi Ubuntu un Minti un Popo esi, viss darbojas. Pat printerī var vienkārši pieslēgt un pat darbu. Tas ir rādītājs tomēr. Jā, tev nevajag tur, Arch Linuxu instalēt vai NixOS, lai arī to pat var izdarīt vidēji advancēts lietotājs kā es.
Nu, es pastāvu uz to, ka viņi kaut ko nepareizi ir saskaitījuši. Ja tā nevarētu būt, ja. Nu, es nezinu, valsts pārvaldes lapās. Nezinu, man nav super tāda dziļa viedokļa par to. Es tikai teiktu, ka tas vienkārši ļoti daudz. No Makos ir 11,7%. Kur Amerikā liktos, ka būtu jābūt visiem? Jā, nu vismaz 50-60% būtu jābūt Makosam. Jā. Ok, ir kaut kas vēl, ko gribās? Tu gatavoji par to Microsoft un tātad Windows par audio divām izejām? Es redzēju virsrakstos kaut kādu... Tas bija Henrijs. Nelasīju to ziņu, ja? Neizdevās, ne. Jo tur būs jāpalasa vienkārši, ko tas nozīmē, ka tu vari vienlaicīgi uz, nezinu, kaut kādu tur tumbām skandināt Bluetooth un reizē uz austiņām kaut kādām. Tas būs... Nu, varbūt ir kāds, kad liek kaut kādus, nezinu, papildus rīkus, ka, piemēram, jā, tu vari, nezinu, tur balss zvanus pāradresēt patiešo uz austiņām un tumbās tev vienkārši skan mūzika. Jo ar moderniem Bluetoothiem jau tu vari visai daudz ierīces savienot. Kas tev tur softiski norisinās fonā, tā ir drusku cita lieta. Jā, respektīvi, tāda Microsoft is working on a shared audio feature that will let you connect to two devices to play audio from. No. Tātad savienoties. Tas ir tā kā iPhone'os un Androidos. Tur var dalīties laikam ar to. Bet tas ir jāgaida, tas ir Windows 11. Tas būs kaut kad tālāk, tur nākotnē. Man vairāk patika ziņa, ka Brave pārlūks ir pateicis, ka pēc noklusējuma bloķēs Microsoft Recall. Tā Microsoft Recall, viņa vēl nav Latvijā pieejama pareizi, tā feature. Man jau reips, gožīgi sakot, galva. Viņi jau gadu tur slēdz iekšā, slēdz ārā to Recallu. Bet citiem vārdiem sakot, tā ir tā feature, kuru Microsoft ar kaut kādu regularitāti visu laiku ekrānu uzņēmumus taisa tam visam, ko tu dari. Visas tās plikās meitenes vai puikas, ko tu skaties, vai puspuikas lejdībojas, un analizē šo informāciju un piefiksē, un sākumā nešifrētā veidā, attiecīgi varēja tik klāt šai informācijai, izmērīt visus centimetrus, ko tu tur esi saskatījies, un tagad beidzot Braves pateica, ka nebūs. Tā kā Brave pārlūku varēsim instalēt, lai skatītos šīs tīmekļa vietnes netraucētu no Microsoft puses. Feature jau izklausās teorijā skaista, bet man liekas, ka tas viss privātuma un datu noplūdes, tas nav tā vērts, tā feature. Bet man liekas, ka viņa vēl mūsu pusē nav ieslēgta. Nav dzirdēts. Nu, man nav tāds dators, uz kur kaut gan jāskatās pat, kā es tiešām esmu par to Recall, es esmu pilnīgi atmetis jebkāda veida ilūzijas, ka tas strādās tā kā tas bija sākumā izstāstīts. Taisīs tur tos screenshotus un pēc tam spēs atreferēt un darīt to droši, jo to droši. Tas jau pilnīgi skaidrs, ka droši to Microsofts nebija spējis uzrīkot. Bet tad viņi ieslēdza, tad viņi atkal izslēdza, tad tur laikam ieslēdza, bet ar ļoti ierobežotu funkciju klāstu, kas neatbilda tam, kas tur sākumā tika solīts. Bet nezinu, tur tad vajag kaut kādus svaigus dators un skatīties, kurā mirklī tu vari to Recall dabūt. Jā. Ok, beidzam šo epizodi vasarā, lai visi var atpūsties arī no mums. Mēs esam patīkami, protams, bet man liekas, ka ne tik ļoti patīkami, lai klausītos. Nu, tev redzēs, tad, ja šī epizode neiznāk gaisā svētdienā un tu nedzirdi šo epizodu, tas nozīmē, ka lāči man ir apēduši Rumānijas kaut kur. Lai gan 27. svētdienā es būšu vēl... Nē, es laikam Rumānijā jau iebraukcu. Tu domā, lāči tur būs baznīcā svētdienā? Nu, bet tikko taču bija ziņa, kad kaut kāda itāļu turistu motobraucēji bija lāči saplosījuši. Bet tad, kad stulbie motobraucēji baro tos lāčus stājas malā un nav brīnums, ka viņus pēc tam novākt no ceļa un apēda. Nevajag aiztikt un barot šos dzīvniekus, lielus, mazus, lai viņi tur dzīvo. Bet es esmu redzējis lāčus tur ceļa malās, jā, viņi tur patīkami tirinās. Tādi maziņi un lielāki. Jā, bet es ceru, ka es būšu atpakaļ. Nākamnedēļ varēs ierakstīt arī nākamo epizodi kaut kādā paskatā. Jā, paldies tad, Ansi.
Tiekamies pēc nedēļas, ja? Atā. Atā. Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podkāsts kopā ar Kursors LV.